Un skatītāji. Arī skatītāji, jā. Lūk, šis būs mūsu mēdīja pirmais raidieraksts. Piedodiet mums par to, ko mēs nepratīsim jums labi pastāstīt, un papriecāties par to, ko mēs pratīsim jums labi pastāstīt. Šie raidieraksti būs reizi mēnesī, un mēs runāsim par novadniekiem svarīgām tēmām, kas radījusi žurnālistiem pārdomas un atbildētus jautājumus. Un ja tev klausītāji radās pārdomas par kādām norisēm Cēsu novadā, raksti mums. Portālā edro.lv ir vieta, kur var atsūtīt mums ziņu un pastāstīt par ieraudzīto, par labo, vai varbūt arī par to, kas jālabo. Šoreiz mēs runāsim par teritoriālo plānojumu. 20. februārs ir tā diena, kad beidzās pirmās redakcijas apspriešana, un šis mēnesis, kura laikā tā notika, bija ļoti lielu kaislību piepildīts. Visvairāk, vislielāko virpuli saistībā ar plānojumu tādā tiešā nozīmē sagrieza vēji, vēja parki. Zaubas, Kujana, Nītaure, kas izrādījās vēja attīstītā mērķis, sacēlās, var teikt, kājās un mēģināja rast veidu, kā ierobežot vēja parkus blakus. Un izrādījās, ka šis viens veids ir teritorijas plānojuma iespējas, un lūk, tas arī tā uzvilnīja ļoti skaļi. Un nākamais lielais satraukums par ko? Pilsētas paplašināšana tā bija šeit, kad Cēsu robežas. Tas parādījās izteiktāk, protams, Cēsu pilsētas tieši apspriedē, un tur šūmējās un zūmējās cilvēki, cik nu varēja, bet bija arī apkārt esošajos sapulcēs priekuļu. Kāds ieminējās, man šeit arī amatas, laikam, sapulcē. Lībosas bija iedzīvotāji, laikam, padomes, bet tur viņi pirmo reizi ierunājās par šo nemieru un sāka jau domāt, kā vismaz savākt parakstus, kā protestēt pret savas zemes iekļaušanu Cēsu pilsētā. Vispār par šo bija ļoti interesants atgadījums. Burtiski aizvakarē, kad es braucu autobusā, es, protams, necentos iebāzt galvu cilvēkiem pa vidu, kas runājās, bet drusciņi tā pausu galam dzirdēju, kā kungs viens teica, ātri tas ziļurpums mums jāuztais, mūs tūlīt ieliks Cēsu pilsētā, tad vairs tā nevarēs ar savu zemi rīkoties. Tā kā cilvēki patiešām daļa ir satraukušies par to, kas mainīsies viņiem. Neizbēgam kaut kādi nosacījumi, noteikumi, ko tu drīkstēsi, izbūvēt kādu stāvu vai kādu to aprīkojumu. Tas pamainīsies, bet tā lielos vilcienos konceptuāli tava saimniekošana, tu vari tāpat it kā turpināt būt zemnieks. Pat ja tu esi tajā piepilsētā, tu vari turpināt arī esot pilsētnieks. Jā, tu vari arī pilnā mērā it kā sadzīviski sevi saukt par laucenieku. Bet tajā pašā laikā bija vietas, kur vispār tā plānojuma apspriešana vairāk bija tāda draudzīga saruna starp plānotāju un tā, jā. Es tā pieredzēju Jaunpiebalgā, jā. Tur bija, jāzīst, protams, tur bija ļoti maz šie cilvēki. Viņi bija zem 10. Uz 2 rokām skaitāmi. Viņiem interesē ļoti dažādas tēmas. Pārsvarā tomēr katrs gribēja pārliecināties par savu to zemes gabaliņu, vai tur kaut kas mainās vai nē. Un veiksmīgi šī bija vienīgā no plānošanas reizēm, kurā es redzēju atlika laika, un viņas lielā ekrāna cilvēks reāli pat pamācīja, kā iet šajā plānojumā, zīmējumā, kartē, un kā apskatīt visus tos liegumus plānotos, visus tam līdzīgi. Un tas bija ārkārtīgi vērtīgi. Un to, diemžēl, lielākoties cilvēki nesaprot. Tas ir saistīts, gribēju prasīt, tas ir saistīts ar to, ka cilvēks vispār nesaprot, kā to savu gabaliņu apskatīties. Un saka, ka cilvēks interesē viņu konkrētais gabals. Lielākie, tā ir apgadījumi 40, 50 un uz priekšu, ja? Un tur ar vien pieaug šī grūtība. Varētu būt kādam vienkārši nevēlēšanās, bet nesapratni attiecībās ar ekrānu, ar datoru. Turklāt ir būt arī cita tēma, kad, man liekas, būtu bijis vērts vēl pirms šīm plānošanām sagatavot kaut ko,
kaut kādu materiālu papīrā, ko cilvēkiem izpētīt, iepazīties. Jā, bet katram jau par viņu īpašumu tāpat Nē, par īpašumu nē, bet vismaz tu savu pagastu varētu apskatīt. apskatīt. Tātad cilvēkam vajag to sajūtu, ka viņš aiziet pie konkrētā speciālista, un speciālists viņam varētu lūk, Mirdza vai Judīta. Šis ir jūsu zemes gabals, tur nekas nemain, vai tur mainīsies tas un tas. Piebalgā tieši tā arī bija, kad bija izprintētas tās kartes, un cilvēki viņi rūpīgi noklausījās, ko stāstīja, bet pēc tam viņi tai kartē tieši apskatās rekomandas gabaliņš pārjautā, vai tur, kas tur notiekās, vai tur plānots. Tāpēc cilvēki nesaprot to vai līdz galam visu šo, vai ne? Nu, tātad es teiktu, ka tomēr laikam tās kartes un arī tā juridiskā valoda, kādā plānojums tiek izstrādāt cilvēkiem, tomēr grūti saprast ir. Un faktiski, kuros brīžos cilvēki sāk runāt par plānojumu? Nu, pārsvarā tad, ja viņi kādā kopienā no malas izskan tas, ka viņiem kaut kas nopietni mainīsies. Nu, tad, kad izdzird pa vēja parkiem, vai kā pie manas mājas būs vēja parks, tā jau kamēr viņš ir tur pie kaimiņiem tikmēr. Sanāk tāds šūpols, vai nu mēs neiedziļinamies pilnīgi tā kā atmetam ar roku, vai līdz ko uznāk, tad ir niknums, tad liekas, ka mani apmānīja. Nu, bet tas ir dabiski un cilvēcīgi, nu, tāds mums ir tas raksturs visi. Nu jā, bet es tomēr teiktu, ka tas ir tāda lieta, par ko būtu jādomā nākotnē, nu ne jau tikai Ķēznovadā, bet kopumā varbūt valstī par šiem plānojumiem, kā viņus padarīt cilvēkiem saprotamus un pieejamākā veidā. Tieši tā, jo ik pa laikam jau izskan kaut kādi gadījumi, kur cilvēki nav vai nu līdz galam uztvēruši, vai nav iedzinājušies, vai vispār nav aizgājuši uz šādām plānošanām. Jo tas ir kaut kas tāds viens, neliels, kurā pārējā sabiedrība nav kāds pamanījis un neviņojis, un tad jau cilvēks nemaz nepamani, kā tev, piemēram, tur bija radiniekiem, ja? Kur tas stāstīja Jelgavā. Jā, ka vienkārši vispār nepiefiksēja, ka mainās kaut kāda nosacījuma un ir jāpiesakās, ja uz tavā īpašumā esošu zemi, tad ir tā kā vēl jāiet un jāizdara kaut kāds attiecīgas darbības, lai tā zeme patiešām vēl joprojām skaitītos tavā, un ja tu to neizdari, tad vienkārši nogriež to zemes gabalu. Tas arī būtu tas, par ko varbūt būtu jādomā nākotnē tālāk. Nu, ne jau, droši vien ne jau mums, bet mēs varam pateikt to problēmu, kur mēs esam ieraudzījuši. Bet tas līdz kam noveda tas, ka cilvēki sākumā viņi nav informēti, tā kā vēl pirms apspriediem, viņiem nav šī, labi, mājaslapā bija it kā pieejas, bet lielākoties cilvēki neaiziet līdz tai mājaslapai un neaiziet līdz. Un tad viņiem likās, ka viņiem slepus tiek iegrūsts šis plāns. Pēkšņi it kā, ka viņiem aiz muguras tiktu mahinēts, izplānots kaut kāds pārmaiņas ar viņu. Un līdz ar to izaug tāds niknums, vispārējais niknums sabiedrībā. Un tāpēc arī beigās mēs novērojām šeit tajā sapulcē, ka sāka spērties ārā tikai protesta frāzes, pat negaidot nekādus skaidrojumus vairs. Un tur bija tā atskarēja, ka tas nav godīgi, ka mēs negribam to pilsētu un pat gandrīz līdz rupjībām. Tā, ka saruna nebija iespēja. Tagad runā par Cēsu plānu. Par Cēsu apskarošanu. Protams, Priekuļos tas varbūt galīgi nebija ne tuvu tik traki, ja tur vienkārši cilvēki varēja arī neklausīties un celties augšā, bet tā. Bet cilvēki varbūt arī pat, ja viņi ieiet tajā mājaslapā, viņi vienkārši neizprot to, kā ir aprakstīti kaut kādi zonējumi vai kaut kādas apzīmējums. Tiešām atkal jāpiesauc, esat nelaimīgais Jelgavas piemērs ar depo, vai ne, kur gribēja celt ļoti netālu no Jelgavas pilsuma, kas izraisīja milzīgu sašutumu arī jau tajā brīdī, kad jau viņš tika jau tur ieplānots, vai ne, tad cilvēki satraucās, kā pretī mūsu Rastrēlī, tur, protams, bija visādi ņemšanās ar to, ka nebija jau viņš paredzēts gluži pretī, bet pietiekami tuvu, lai braucot iekšā Jelgavā sabojātu to panorāmas skatu uz pilsētu, kas tā jau šai pilsētai ir, atzīsim, godīgi vāja salīdzinot ar Cēsīm. Tā ir, jā, tur nav vairs veco ēku. Bet ir jau arī tā otra puse.
teritorijām jau tomēr jāattīstas. Taisnīgi. Ja mēs paskatāmies, kas ir 100 gados noticis, kaut vai Cēsīs un Cēs apkaimē, faktiski jau ir tā pilsēta krietni mainījusies un Tad augusi. īstenībā pēdējās 10 gadus jau cik daudz pārmaiņu ir, nerunājot tiešām tādā nogriezumā. Tas vienkārši neizbēgami notiek jau. Un tas, ka tev Tas prasa vienkārši formāli tiek sakārtotas tās lietas, protams, kaut kādā aspektā vienu gadu pret otru gadu salīdzinot, tev varbūt kaut kādas neērtības pieaug. Tajā brīdī tu neskaties varbūt uz kaut kādiem izdevīgiem punktiem, bet pieaug kaut kāds maksājums vai kaut kādi ierobežojumi. Bet tas, ka realitātē dzīvē tas notiek patiesībā katru dienu. Nāk cilvēki klāt, uzņēmumi interesējas. Jā, ir uzņēmumi arī, kas tieši dēļ kaut kādām neērtībām atsakās. Un šeit pie mums tā arī neievācas un mums to attīstību neveido. Īstenībā uzņēmēji ir viena no tiem, kuri ļoti rūpīgi seko šādām pārmaiņām un viņiem interesē, vai tas būs atbilstoši viņu tām interesēm. Tieši kā taču daudz, kas ko ietver kaut vai, piemēram, stāvu apbūve, vai ne? Nosaka taču ar plānojumu, ka tur var tajā konkrētajā vietā celt tik un tik stāvus, vai ne? Tas man lika atcerēties, ka Vašingtonā, starp citu, jūs zināt, ka nekas nedrīkst būt augstāks par Kapitoliju. Tas arī ļoti tā interesanti, vai ne? Tas taču arī noteikti, un tur nav to drausmīgo debeskārtu, kā piemēram Ņujorkā vai Čikāgā vai kur. Interesanti, ka tur arī iedzīvotāji Kāpēc nedrīkst? Tiem, kam vajag tos debeskrāks, tad tie iet uz... Iedzīvo Ņujorkā vienkārši vai Čikāgā. Tā lieta ir tā, ka faktiski arī, man liekas, tajās vietās, kur es esmu klausījusies plānojums apulces, tur tomēr vairāk ir tas protests nekā tāda konstruktīva tā runāšana. Kumēr vienmēr jau laikam jāatrod kompromiss, jo nav jau tā, ka plānotāji kaut kādas savas fantāzijas īstenoja. Tieši prāts grib izdarīt sliktu sabiedrībai. Kļūdas visiem var gadīties, un kļūdas tur tiek arī tā kā palabots, ņemts vērā. Ja? Tas tāda procesa arī notiek. Ja? Es vienīgi teiktu, ka pirmais, man liekas, pat ir vispār tāds mulsums. Ka tiešām tas ir stāsts par to, ka īsti nav tās izpratnes, un tas arī rada tā sajūta, jo, piemēram, it kā viss tiek stāstīts pat tajā pašā, tātad tikšanās reizē, un cilvēks redz, ka tur ir krāsa, tur ir burtu nosaukums, tur ir kaut kas, bet viņš secina, bet es tāpat nesaprotu, vai ne? Un tas arī rada uzreiz tādu, šķiet, ka visi saprot, vai ne? Varbūt, ko mēs varam ierosināt, varbūt vajag kādu cilvēku, kas palīdz šajos momentos arī izprast un šo sarunu tā kā veidot, jo man liekas, ka nereti problēma ir tā, ka tie, kas stāsta savukārt nespējams, kā tu nesaproti, es taču tik labi stāstu. Ikdienā visu laiku, un lai cik profesionāls, lai cik labos prāta spējām nebūtu šis vadītājs, bet viņš nav tieši komunikators. Bet es domāju, mēs jau avīzē arī jūtam tajā tēmā, kurā mēs esam iekšā jau ilgi un dikti, vai ne, mēģināt notvert, kur ir tas, ja cilvēks pirmo reizi ar to saskarās. Kā to paskaidrot? Jo liekas, bet tas ir jau tik daudz reizi stāstīt, skaidrot, rakstīt. Bet kā nonāk līdz tam punktam, ja tas iedzīvotājs ar to tomēr pirmo reizi tā savā. Jā, te mazliet prasītos tā vieglā valoda, lai padomātu par to. Es pareizi saku vieglā valoda, ne? Es jau kur vienkārši valoda. Kas būtu mūsu kaut kādi ieteikumi vispār nākamībai tādām plānojumiem pēc gadiem 20, 30? Diez vai mēs būsim eksperti šim jautājumam. Mēs varam tikai parādīt to problēmu. Un tomēr uz plānošanām es domāju, ka mēs drīkstam ieteikt nolikt kādu, vai izvēlēties vienkārši kādu cilvēku, kurš strādā par tādu kā mediātoru šajos pasākumos. Tas būtu ideāli bijis, patiesībā, kāds jā. Palīdz veidot to dialogu starp cilvēku un starp speciālistu. Jā, jo no cilvēkiem arī mēdz nākt gan ļoti saprātīgi iebildumi un interesi un jautājumi visādi, bet var gadīties arī pilnīgi absurdi. Un tas viss ir kaut kā... Tas, kā tu teici, kad iecērts, bet es negribu šādi. Jā, un tur ir jābūt meistarīgam komunikatoram, kurš to spēj gan sniegt atbildi cilvēkam, lai viņš sajūtas, ka viņš ir uzklausīts, gan arī nonākt līdz tam speciālistam un no viņa dabūt šo atbildi. Un pēc tam varbūt saprotamā valodā varbūt pārfrāzēt priekš cilvēkiem to. Jā, es pieļauju arī, ja
ja varbūt būtu kaut vai, piemēram, par Cēlas pilsētas paplašināšanos, iepriekš jau kaut kādas sabiedriskas diskusijas raisītas vai kaut kā jau uzrunāt, jau iepriekš plānoja apspriešanas par to runāts, varbūt detaļās vairāk izstāstīts, kas tad tev īsti mainīsies. Varbūt arī būtu tā. Bet jāatzīst, ka šis ir tāds jauna reakcija tajā skaita ziņā, jo līdz šim ir jau bijušas tādas plānojamas apspriešanas, bet parasti ir 1, 2, 3, tas jau ir tā teikt daudz, vai ne? Un līdz ar to tas bija... Sakrīt kaut kāds plūsmas. Jāatzīst, ka tātad cilvēki šādā lietā pievērš uzmanību tad, kad viņi jūtas apdraudēti. Noteikti, ka vēja parki bija viens no lielākajiem tādiem apdraudējumiem, kas izraisīja to interesi, ka varbūt tomēr ir šoreiz jāaiziet un jāpiedalās, jo negribas, ka tas parks ienāk tik tuvumā, Viņš te pagalma vidū tur rodas, bet tas nevar notikt, jo tomēr noteikumi ir tādi, ka vismaz 800 metru īpaši. Vēl viena lieta, manuprāt, es nesaku, ka tas būtu daudz mainījis saprotošākiem apmeklētājiem vairojas, bet man tā ideja varbūt būtu bijis vērts vismaz mēnesi vēl pirms tām sapulcēm nodrošināt, ka bibliotēkās bibliotekāri ir apmācīti un zinoši, kā tajā vietnē apskatīt šīs kartes. Un ka viņi varētu palīdzēt iedzīvotājiem, kurš atnāk, ka viņi varētu izskaidrot, kā tu vari apskatīt savu zemes gabalu, kādi tev tur ir, vai liegumi, vai kas, un vienkārši iemācīt vismaz. Tu tā runāsi, mums nākamais raidieraksts būs ar bibliotekāriem. Man ir 2 jautājumi šī sakrā. Viens ir tas, bet varbūt, ka bibliotekāri to jau darīja, to mēs neesam tā īsti precizējuši. Otrs tas, ja tiešām tu gribi, lai viņi to dara, tad es nezinu, vai viņi būs tā ļoti apmierināti. Var gadīties, tas var gadīties. To es tā, protams, neesmu ar viņiem pakonsultējusies. Kā ir klientu apkalpošanas centros? Tur man šeit bija gan nodrošināts, ka tur varēja iet un interesēties, bet es nezinu, cik tur tā plūsa bija cilvēkiem. Klientu apkalpošana jau veic arī bibliotekāra. Arī to viņiem šur un tur uzliek, Drīz viņiem vairs viņu tas darbiņš grāmatu, bet tā kā lasīt prasme samazinās, varbūt viņiem nevajadzēs vairāk tas grāmatas tik daudz dalīt, vai nevarēs visu ko citu darīt. Rezumējam, varam teikt tā, ka ir iesniegti vairāk nekā 120 priekšlikumi par kaut kādām izmaiņām, ierosinājumi par pārmaiņām. Tas ir daudz, vai ne? Jā, tas ir daudz, Bet es pieļauju, ka lielākā daļa ir tiešām no tiem tie vēl visi nav apkopoti vēl visi. Tagad tātad viņi tiks apkopoti par kādām būs tāds bildi arguments, kāpēc jā vai kāpēc nē, tas vai tas var notikt. Uz marta domas sēdi tiks sagatavots lēmums par jaunas redakcijas izstrādi, par otrās redakcijas izstrādi, un tad ir vēl jāsaņem tātad, lai es pareizi pasaku, ietekmes uz vidi novērtējam atzinums no valsts vides dienesta. Un tad turpināsies darbs pie tā otrās redakcijas. Priekšlikumi ļoti daudz, par laiku posmu grūti pateikt. Bet tur arī vēl kaut ko varēs mainīt, tad, kad tā otrā redakcijas būs. Protams, jā, un tad tas nozīmē, kā es saprotu, tas var notikt mēnešu laikā, kad jau tiek ar visu galā, bet tas var arī pusgada laikā. No tā pats jāgaida otrā redakcija. Un tad mēs un iedzīvotāji būs iemācījušies lietot šo ļoti sarežģīto datu bāzi. Agrāk vai vēlāk mēs visi. Katrā gadījumā mēs varam aicināt cilvēkus arī tiešām izteikt mums savas vēlmes, ko viņi arī vēlas varbūt saprast, vai ka mēs šeit varam mēģināt drusciņi palīdzēt, vismaz kaut ko paskaidrot, uzrakstīt. Kā par mazdārziņiem vai vēl kaut ko, nezinu. Bija dažādi arī specifiskie jautājumi, kas cilvēkiem tiešām protams, katram ir kaut kas savs. Rakstiet, zvaniet, gaidīsim jūsu ziņas un jautājumus. Uz tikšanos pēc mēneša.